Un viens jau no tiem droši vien tādiem panākumu faktoriem ir neuzskaitīt vispār to laiku, cik tu pavadi darbā, jo tu praktiski dzīvo darbā. Man ir bijis laiks, kad es domāju, vai man vispār ir vajadzīgs savas mājas, jo es 11 gadus nodzīvoju kopmītnēs vienā istabā, jo man neko nevajadzēja arī. Tad tie bija 6 studiju gadi un 5 rezidentūras gadi, ko es pavadīju. Un tad es pēc 5. rezidentūras gada es noīrēju vienstabas dzīvokli. Un arī tas man likās ļoti pa glaunu priekš manis, jo man jau to īsti nevajadzēja, jo viss jau laiks pagāja tāpat darbā. Kas bija tas dzinulis? Kāpēc tu to darīji? Taču vajag cilvēkam atpūsties sestdienu vai svētdienu, un pēc tam atkal mācīties, vai kaut kad jau jāatpūšās. Ļoti vienkārši. Es gribēju būt labs. Tā ir man īsa atbilde. Es tad to apzinājos, un arī es šodien uz to citādāk neskatos. Un es zināju, ka to var izdarīt tikai caur ļoti smagu darbu un ļoti daudz darot.